Sveicināti sporta fani, līdzjutēji, atbalstītāji. Šeit jūs uzrunā Edgars Buļs, jaunā basketbola kluba Rīgas Zeļu prezidents. Kopš es pats atceros sevi, sākam sekot sportam, Latvijā ir bijusi slimība faniem, līdzjutējiem prasīt sporta organizācijām brīvbiļetes. Un atzīšos, arī pats esmu grēkojis šajā jautājumā, izmantojot savus diezgan plašos kontaktus. Un gadiem ejot, šī slimība ir pārvērtusies par epidēmiju, pat par pandēmiju. Ir tāda sajūta, ka Latvijā visi, kas grib iet uz sportu, vai katrs otrais uzskata, ka viņš kādā veidā var dabūt brīvbiļeti. Tad, kad jūs ejat vai gribat apmeklēt koncertu vai teātri, jūs taču neprasiet brīvbiļetes. Jūs vienkārši viņas nedabūsiet. Un to pašu es aicinātu arī sportā. Jūs taču gribiet, lai mūsu klubi, basketbola klubi, un es nerunāju tikai Rīgas Zeļu vārdā, es runāju VF, Ogres, Ventspils, Valmieras, Liepājas vārdā, es runāju arī mūsu lielo futbola klubu, Rīga FC, RFS vārdā, volejbola, hokeja klubu vārdā, arī federācija vārdā. Jūs taču gribiet, lai klubi paliktu spēcīgāki. Jūs taču gribiet, lai Rīgas Zeļi varētu atļauties spēlēt arēnā. Jūs taču gribiet, lai arī pārējie klubi var piesaistīt labākus spēlētājus, spēlēt kvalitīvākos apstākļos. Tāpēc neesiet sīkstuļi, nopērciet biļetes. Turklāt sporta izklaide ir viena no lētākajām izklaidēm Latvijā. Biļetes lielākoties uz nacionālajiem čempionātiem svārstās starp 3 līdz 15, varbūt kaut kur 20 eiro. Tas tomēr nav pasaules čempionāts hokejā, kurš maksā pār pa 100 eiro. Jā, tā kā kas ir 3 līdz 15 eiro? Pāris aliņi mazāk. Par šādu naudu jūs nekad netiksiet ne uz teātri, ne uz koncertu. Tāpēc es aicinu jūs visus atbalstiet savas iemīļotās komandas, savus iemīļotos klubus, savus iemīļotās izlases. Neprasiet brīvbiļetes, neesi sīkstulis, nopērc biļeti.